Viens. Pasaki tur čau. Viens. Я не с уважаемым. Уже 7 миллионов просмотров. Viens. Let's go. Sākam. Sākam. Pateikt, ka tu esi? Komentēt savu, bet man trūkst vārdu vienkārši. Jā. Tu drīkst šeit skaļi domāt. Es domāju, ka vajadzīgi kaut kādi 3 frame priekš ieskriešanās, vai ne? Lai saprastu, kas ir kas. Sākumā pietiks.
Čau. Nu kā, tavs turnīrā jau jūs to līdzi? Uz Ivos tev pirmā kārta ir pa brīva. Nu tad. Es aizšu pārbaudīt. Nu aiziet pārbaudi. Viņš ir najomņiks nolīgtais. Tuliņu Ulmans nāks komandai. Jā. Tu dzer alus? Es nē. Kam tu tad dzer? Ivo atnāca un aizgāja. Nu, kas man jādara? Šeit lietas to virsū. Skaties. Kāpēc man vajag alus? Tu teici, ka es Nē, tu bļauju. sevi nedzirdēsi, bet vienkārši tad vajag piķīts. Jo otrs piķīts būs taņē tur. Ai, es viņš šit. Nē, tas normāli. Tev nav ko? Tu gribi vienkārši turēt piķīti rokā? Nē, ja noliek uz galvu, bet vajag skanēt. Viss sēdē. Galds apsākās skaņu. Nu, zini, es nezinu. Pagaid, tu nespēlē? Es nē. Jā, sēd. Tā, kas? Nebūs labi tā. Viņš beigās tik šitā nenāks. Kas mums ir uz trešā galva? Tā, Jāni, es jau domāju, tu esi pastāstījis, kas mums šodien te notiek, jā, viss, ko mēs spēlējam. Mēs tikko pieslēdzām. Tikko pieslēdzām. Tā tad Tikko tas pirmais frames, kuru taņi ar lieliski izgāja no 8. bumbas pār 9. uz Jā. galvu bortu iesat un 1-0 vadībā. Bet- Droši var izstāstīt, kas tur notiek. Jā, nu vispār mums tad sanāk, ka notiek šodien pēdējais posms Latvijas čempionātam pole 9 disciplīnā. Jā. Šodien turnīrā mums ir 39 dalībnieki, ja nekļūdos. Diezgan plašs spēlētāju loks. Varētu teikt, pat no visām Latvijas smēlām. Nav Liepājnieki, laikam atbraukuši, cik es sapratu, bet tā mums ir no Daugavpils, Ogres, Sigulda, Ķerkava, es domāju, no Lielvārdas būs un Cēsis, Sigulda, Ogra pieminēja. Nu, tā tad praktiski jā. No daudz Latvijas novadiem. Nu, protams, diezgan kupls rīdzenieku skaits. Patreiz mēs esam mačā, kur Taņa Lāce spēlē ar Valdi Klēnhopu. Spēlējam līdz 7 uzvarām, alternatīvais izsitiens no boksa. Patreiz, cik es sapratu no Jāņa, rezultāts mums ir 1-0 Taņas vadībā. Tā ir. Nu, ko Taņai diezgan labi pozīcija izskatās 4. bumba viegli spēlējās. Mazliet jābūt uzmanīgām ar baltās ātrumu. Diezgan precīzi mums uz 5. bumbiņu iziet. Jā, mazliet varbūt neveiksmīgi skatīsimies, kā Taņa risinās situāciju. Varētu mēģināt duplatīvi no spēles skatīsimies. Viņi izvēlējās galā trāpīja, jā, bet šajā gadījumā tas bija varbūt mazliet nepareizi, jo baltā bumba mums ripoja nost no 6. bumbas. Līdz ar to 6. bumba ir grūtāk, bet 6. bumba mums vienkārši ir jāiesit, jo izēj uz 7. bumbu būs automātiski 7. bumba diezgan tuvu uzai, praktiski sitās no jebkuras vietas. Galvenais uzdevums, teiksim, balto bumbu būtu nenoslēgt aiz 8. Taņa izdomāja atspēlēties, atspēlēt mazliet neveiksmīgi. Ja Valdis grib vinēt, viņam, protams, šitas sitiens jāiesita. Taņa kaut ko te klausās. Nē, viss kārtībā. Varbūt kādu labu padomu dzirdēšanu. Es padomus īpaši patreiz nedēļu. Ja nu vienīgais Valdi, kas bieži grib vinnēt, tad jāsatiek. Nu, bet nu bija tā, jo viss bija automātiski un baltā bumba, teiksim, Valdim palika ļoti labi galda vidū, viss ideāli. Vienkārši netrāpīja pa lūzu. Un ko Taņā izskatās, ka kombinācija diezgan labi, teiksim, paliks baltā bumba pēc kombinācijas. Baltā apkārt. Nē, apskaties, ko viņi bija izdomājuši.
Nu, kombinācija tikai kombiņā uz 9. Nebija pareizākais lēmums, jo bija diezgan grūti sitiens. Man izskatās 6-7 diezgan Neveiksmīgi viegli atspēle. tomēr. Ko lūdzu? Neveiksmīgi atspēle. Tu gribēji atspēlēt? Nē, Valtis divreiz nepiedod kādas kļūdas. Ļoti precīzi izlēja pareizo leņķīti, nekādas problēmas nesajādas. Pa tuvu bortam būs Valdi. Pa tuvu bortam. Tomēr sagādāja problēmas. Protams, pirmajā mačā mēs saguma ātrumu nejūtam tā kā vēlamies, un līdz ar to rekur arī mazliet grūtāk uz 8. Jā, Bortaņš pamaisīja mums normāli uzsist, pareizi tehniski līdz ar to kļūda. Jā, nu Taņa baltā bumba skatās uz pareizo pusi. Izskatās, varbūt arī ne. Jā, stopšuteņš vienkārši. Rūpīgi aplūkot Taņa 9. bumbu. Skatāmies. Jā, ļoti veiksmīgi. 2-0 Taņa izvirzās vadībā. Sākums Taņai diezgan labvēlīgs, gan abi diezgan daudz, protams, kļūdās, bet no pirmā mača neko ļoti kvalitatīvi nevar vēlēt. Redzam, Valdam īsti nepatīk Magic Racks, laikam pārāk ir izlietots, nolietots. Meklēt citu, jā, Gatis. Galvenais mūsu tiesnesis Gatis iedod citu. Palīgi ierīci. Vēlreiz varbūt par Magic Rack, ja kāds nezina. Magic Rack priekšrocība ir tā, ka viņš mums atļauj piramīdu salikt ļoti cieši. Visas bumbas ir kontaktā viena ar otru, līdz ar to mums izsitiens ir aprēķināts. Praktiski pareizi izsistot vajadzētu būt tā, ka 9. bumba paliek uz vietas. Tas nozīmē to, ka pirmo bumbu mēs varam iedabūt vidū, mēs varam otro bumbu iedabūt patreiz labajā stūrī. Skatīsimies, kā tas ar ārējo apakšējo un viņš pamalīja, jā, pusbumbiņā taisnība. Pienāca mums Latvijas čempions Ivo Šmits, un viņš jau, protams, zina, kāds tas darās. Tas viņš ir piesaist. 2 eksperti, nekad nav par ļaumu. Te jau viens aizņem visu F4. Tā, nu redzam, Taņa izvēlējās atspēlēties. Ivo īsu pozīcijas analīzes, ko tu redzi uz galvu? Neredzu vēl īsti līdz galam. Man izskatās, kas mums problēma būmēņi, ka, zin, tā īsti uz ātru roku nevar atrast. Nu, varbūt no 4. 3. mēs kaut ko varam problēmināt. Nu, jā. Praktiski viss ir diezgan veiksmīgi. Jā, principā viss ir ļoti normāli risinājums. Tagad Taņai galvenais izdomāt. Varbūt no 3. uz 4. vajag atstāt normāli. Nu, jā, bet 4. mēs varam diezgan viegli risināt labajā vidū. Nevis pareizais risinājums. Skatīsimies, es domāju, 3. sitīs galā pie mums, uz priekšā stūri. Tā neizskatās. Uz vidu tomēr izvēlās. Bet te bija izēja tāds slidenāk. Veiksmīgi. Jā, veiksmīgi, ka viņi augstāk. Bija ļoti maz iespēja. Tik precīzi atstāt labāk piekrīt. Nu, labi, bet viņai tas izdevās tātad ar nav vēl. Nu jā, nu, bet ir redzēt, ka lieta tāda, ka nospēlējot savādāk, mēs spēlējam 3. Tad 4. būtu pa ceļam, jā. Jā, tagad sanāk uzreiz. Mazliet Steigts jau papušos sākumā, sitienu, ka 3. 4. tur ir jāiziet. Ja tu dabūnam to sitienu uz vidēju, tad jau sanāk sarežģītāk. Es skatās, ka tā ir man atspēlēs, ka tev viss ir. Jāskatās, duplicīt. Nē, es domāju, viņi jau bija izdomājis, ka viņi atspēlēs. Te varēja, jā, te diezgan prātīgi. Varēja arī, tiksim, tas bija tāds sitiens ar atspēli un izāk. Divvietas sitiens Latvijas. 3-1. Nē, nu bija labi. Varēja, protams, tos jāanalizēt, lai viss novārtu, bet, nu, teiksim, šitām situācijā, kas viņi izvērījās, nebija veiksmīgi nospēlējis. Būtu džams, principā. Jā, bet varbūt viņam nav, cik es saprotu, ka viņš sitīs no 1 no 2 blokiem. Bet es izskatās no 2 būtu varbūt, bet vairāk. Nē, galīgi netrāpjām, tā netrāpjām. Tā.
Taņai atkal ir pieejama baltā bumbiņa rokas, uz galda mums ir 5 bumbiņas, jā, nekļaudos. Jā, tas ir man 6. 6. Nu, es domāju, spēlētājiem tādas līmenī šī situācija jārisina. Jā, nu mazliet 7. traucēs, tad ir normāli kļūjinga. Kā es viņu iesācu pie Latvijas snukera. Nē, tas ir vispār ķīmēs snukers. Nē. Kā Ķīnas snukera skaidrs, kad ir... Pilnīgi, jā. Jā, tā es izdomāju, tā priekš mūsu līmenī. Jā, tā ir. Šitas ir Latvijas. Mūsu līmenis snukers. Jā, Taņa mazliet sasteidz sitienu, līdz ar to netrāpīja valdes loģiski, ka neatspēlēt, tas viss bija pareizi. Aktivizē 9. Jā, aktivizē 9. Noteikti, protams, viņš negribēja piekto bumbu trāpīt pa 9. Tas bija noteikti. Ko, diezgan stiprs sitiens mums vajadzēs. Es spēlēju šo bumbu pašai galā. Nē, galā bija pareizi, mēs varētu vājāk uzsist un Reiz naturālais automātiskā leņķis izdarīt. iet uz, jā, un ja pasiet garām, biezāk. Jā. Jā, Faktiski sanāk nedaudz. Nevis biezāk, bet tieši plānāk mums vajadzētu. Nu, jā, es tādā Angliski sakot, profesionālists. Nu, ko? It kā dabīgais leņķītis mums skatās no 5 uz 6. Mazliet varbūt augšļi jāpiev. Nu, tā apakšļi. Jā, es pārliecināts. Tā būs atspēlēt. Atspēlēt. Nē, no apakšļi bija redzams, ka aizstāv 9. Ko viņi bija domāju, ko 9, 8. Tā. Nu, ko? It kā salīdzinoši viegli. jau mums teiksim, es salīdzinoši pieredzējušāk spēlētājiem, tas liekas, acīm redzam, vēlāk daudz cilvēki arī nesaprotams vēl visu. Nu, vēl jau, protams, atliek pieminēt, ka mēs tomēr sēdam tagad pie galda. Mums izskās varbūt viss savādāk nekā tieši esot pie galda. Tas ir skaidrs, es teiktu, tieši Pieredzīt, daudz domāju, tieši. nu jā, pat negluži tā pieredze, bet tieši nezināšana, sapratne, jā, tas arī ierobežo. Nu, ierobežo. Mēs jau redzējām, ja, ka te varētu daudz vienkāršāk. Nu, jau iepriekš gājieni ir mainījušies. Nu, ko, nu tagad ir kaut kāds pareizi izvēlīt ar apakšā. Oj, notiks, vai jā. Tāpēc, ka gribēju asā gribēju uzsist un pašā tajā. Šī gadījumā bija tīra tehniskā kļūdas. Jā, nu valdes galīgi nav uz viņas skatos. Teikt, arī ir tehniski. Es neredzējuši to sitienu īsti, bet iespējams, ka kaut ko. Tad ir diezgan pateicīga situācija, vienkārši jāiesiet sastāvumā. Tā ripos. Kā malīgi bija nevajadzēja vēl tagad. Ļoti labs sitiens. Pie balki baltā. Bet nu virziens nav pareizi, ļoti pareizi. Te jau nav. Galvenais ir ieripināt tur jau pēc tam Baltā nāk uz mūsu stūri. Tas nav Mēs tik daudz augšējā bišķiņas. Nu jā. Bet būs garām. Nu ir labi, leņķis ir pateicīgs. Nu vienkārši vajadzēs ar augšēju, varbūt pat ar vidēju. Kādā gadījumā ar apakšu, protams. Jā, tas stipri, protams, bija šeit. Kāds? Nu nē, nu labāk ir stiprāk nekā vājāk. Šī gadījumā nav leņķis skatoties, protams. Pozicionāli. Devītā ir aiz. Jā, viss bija pareizi. Te bija ļoti vienkārši. Nekas mums neko neapdraudēja. Uzliekam rezultātu 3-0. Извини, секундочку. Тут надо поправить. Пойдем поправиться. Tur viņš. 3, ja? Jā, 3-0. Jau 3. Līdz cik uzvarām ir? Līdz 7. Kas tev tur ielādāt šeit? Saldis cilvēks. Nu ko, Taņa pagaidām izskatās ļoti pārliecinoši, bet man ir viens jautājums, Taņa, vai tā enerģija pietiks līdz 7 uzvarām? Tev tā bieži gadās sākumā? Man pietiks. Pietiks, labi. Bieži gadās sākumā izvirzies? Pirmās spēles. Nu arī, jā.
pēc tam pērējās mandrāžu. Galvenais Tev ir ir mandrāži vēl joprojām neizskatās, un mans izskatās viss kārtībā. Es varu neizrādīt emocijas. Arī, jā. iesildīties vairāk rokas. Izkūpīt momentu palīdz. Apskrien 3 reizes apkārt galdam. Nopietni, Ar pietupieniem, vai? Tas tikai pagoros, vai ne? Tev tāpat nav ko darīt. Nu, ko tu tagad sēdēsi uz krāsas un runās ar mums? Novirzīšanos daudz. No kā? No biliem? Vaļā kūti. No biliem. Tieši to nevajag darīt. Nu, varbūt īsti komentāri par tavu spēli, kā tu paties apmierināti ar visu? Mikrofonā, mēs to nedzēram. Labi, turies, Taņa, turies. Mēs esam pa tevīm un arī pa Valdi. Mums jau labi. Vīnēs veco dinozauru. Mēs redzam, teiksim, pie sastāvgala, laikam jūs neredzat, bet mēs redzam, ir atgriezies Dučko Artūrs, sen neredzēts. Sapiemantīgās. Jā, arī varētu teikt Ivo Šmita audzēknis. Te vispār, kur mēs skatāmies, visi Ivo Šmita audzēkni. Nē, Nu, ne visi, jā, bet jau nu, tā, kaut ko tik drusci. Sants Siliņš, starp citu, arī mēs tas atzinājāmies, viņš pāris dienas atpakaļ. konsultācija. Patrenējām. Tā redzam, Taņīsi. 4. bumbiņa sakrīt pa vidu, sitiens uz pirmās bumbiņas īsti nebūs. Nu, ko, Ivo, īsti pozīcijas analīze, ko darīt šajā situācijā, pozīcijā? Tur atkarīgs no tā, kā mums tur konkrēti stāv. Nu, arī, Dabūt te noteikti atspēle. Arī, protams, no Taņas atkarīgs, kā viņi jūtās, kā viņai vieglāk. Ja var, tad tāds sestās kaut kur tā. Uz otrās varbūt pat vieglāk. Nu, sastāvat, nu, jāskatās. Pie sastāvs vidējā lūk. Nē, nu vienkārši, ja jau spēlēju sitienu, tad viņi jau tikai tā, tas spēlē. Nu jā, tas bija tas, ko es teicu, mēs neredzam, ka tur pozīcijas. Ļoti labs sitiens. Iespējams, ka pat iet. Pa kreisi viņi iet visdrīzāk. Varbūt ar apakšēju sānu. Ir apakšu sānu pa kreisi un dabīgais neķīs izskries mums ārā uz trešo. Skatīsimies. Varbūt pat pa labi. Nezinu. Nē, tas man pārāk. Labuju un apskaties varēja vēl. Šitas jau, tiksim, viņi zināja šo sitienu, viņi zināja, kā jāsaka. Tikai neizpildīja, Bet nobijās vienkārši, tāpēc, ka likās pārāk sarežģīti. Nesanāca mums kustīgi un viss. Labi, tagad Linter Valder vārds. Valds ir kā iejuties. Tam jau vairs nav ko zaudēt. Nu, 3-0 rezultāts diezgan slīdēts. Nav jau tā. Zaudēju šito mums 4-0. Arī Tad jau taisnība, viss jā. palielina. Mazāk varbūt vēl tādu pārrepinājumu, kas... Mīnus, es tik taņu ar labāk spēlēju. Jā, nesairam 8. bumē, kas mums, protams, to pozīciju sarežģīja. Jāskatās, un pozīciju es domāju, ka tas stūrī būtu loģiski risinājums. Jā, valsts tieši tāpat ir iznomā. Tā arī apmēram sanāca, ka ir iedomāts. Tad 7. bumē, kreisā nuliņa mazliet redzam. Viņš varēja uz vīdus izstāst, viņš zem vīdus. Es būtu šim gadiem, es būtu tieši tāpat cits. Tur jāskatās kāds leņķis arī un viss tādas lietas. Nu kā, iesastādu uz vīdu vieglāk, procentuāli lielākas iespējas, ja ir iespējas to balto izskatu, riņķī galvā mums izvēja kaut kādu. Jā. Tā neredzam, tagad diezgan veiksmīgs sitiens bija. Valdes īsti neatrada nekādu risinājumu, praktiski 7. bumbai iedabām pierē. Mazliet veiksmē bija jābūt, kas paliek, un paliek arī veiksmīgi. Patreiz Taņa meklē pozīciju, kur atspēlēties, kā veiksmīgi abas bumbas izbīdīt. Nu, tad es domāju, ka varbūt ārapien atpakaļ aiz 9.
pa stipri šī gadījumā. Šitā, nē. Bet varbūt paveiksies. Nu, Diezgan veiksmīgi. Es domāju, varēja arī spēlēt savādi. Arī mēģināt pa atvalstām šitiem te pie. Un 7. līdz 9. jā. Aiz 8. Tā, ja ne snukers, tad vismaz pat taisnot. Tā, ka redzam tipisko devītnieku sitienu. Šitas ir valda sitiens. Tas, jā. 3-1, jā. 3-1, jā. Es varu sadarīt, ka Valds pa 5 gribētu atkārtot. Ne pa 5 viņš negribētu atkārtot, tur jā tā lieta. Tas one in a million. Es gribu pievarēt visiem šiem devītnieku veiksmes sitieniem, kad ilgā mačā, ilgā turnīrā tas viss izlīdzinās un tur nav ko nepārdzīvot. Tā, ja teiksim, tas rezultāts iet līdzīgi un var izšķirt kā mača likteni, tas var izšķirt, bet ne visu turnīru likteni. Nē, nu, protams. Jā. Un katrā ziņā Taņai nav satraukties, viņi visi darīja pareizi. Tā kā... Nē, nu jā. Mana meita. A kas ir pa turnīru? Это jaunas sieviešu basketbola liga. Jaunatnes sieviešu? Nē. Cik viņai gadu? Jaunās, novai. Cik viņai gadu? Cik gadu vai? Сегодня 15. Слушай, я смотрел видео у вас там всякие. Вскоре делаем. Да. Tā Valds izsit, laikam nekas mums neiekrīt. Как вы там нарисовали? Как вы его там нарисовали? Taņai nav īsti pirmā bumba sitam. Kā es drīzāk mēģinātu atspēlēt. Analīzes sitienu. Pozicionāls sitienu. Domā, kā labāk izbīrīt ar kaut Я bumbu. бы сказал, я приехал. Если они так позвонили, слушай, хотят выиграть. Nu jā, neveiksmīgi, protams, nezinu, ko viņi iznomājas, bet risinājums iznāk, precīzi sarunājot neveiksmīgs. Tā, tālāk Valdis, skatāmies, jā, uz otro bumbu izēja mazliet mums var sagādāt problēmu, diezgan precīzi izēja. 14+1 Pēc tam 70 tālāk no trešās ceturto mazliet problēmas. Skatāmies, uz Valdis. Jā, Valdis aizliek, perfektais trešās. Noteikti tā negribēja. Vai nu kaut ko nebija jāaprēķinājis, vai nu Не, ну опять же, если бы... Понятно. Бетон можно побить. Еще нет, я на тренировках такого не Нет, я Jā, nu Taņai salīdzināt vēl sitien uz otro bumbu izskās, ka pirmā bumba bija vienkārši atsākums arī. Не, у нас так, кстати, тоже. Это Nav мы viņa īsti наши похожи. Зашел тоже. Viņa ripinās uz priekšu mazliet tomēr. Ну, нормально, класс, конечно. Nu, Taņa, man bija jābrauc, nebija tik grūti. Satvainojos uz minūtīti. Jā, protams. Taņa apsēdies, lūdzu. Jā, Valdis, oj, nu kas te notiek? Ja var kaut kur aizrapot, tad tur arī aizrapot. Valdis, protams, ļoti neapmierināts ar pozīciju kaut pēc savas. Судил снукер, не знаю. Valdis? Tā, nu kikšotiņš no viena bloka apskatāmies trāpam. Un legāls sitiens, jā, nu, protams, veiksma, bet, nu. Taņa mēģinās atspēlēties. Nu, ļoti nekas. Vēl tā bumba stūra kreisajā lūzā. Var redzēt, Taņa pat nav ar saviem apmierināta, nu, bet kam negadās. Taņa apsēdies. Tā viss tik liela, ka es tomēr. Tā Valdis izvēlēsim kombināciju izskatās, ka stāv taisnā līnijā uz lūzas, to redzēs. Tā arī ir. Tā arī ir. Nu jā, nu. Tātad rezultāts jau ir 2-3. Pilnīgi precīzi. Nu jā, tā izskatījās. Nu. Pagaidām tev ar izējām galīgi nesanāk, bet pārējie veiksmes faktori ir tavā pusē. Nu ko, Taņas izsitiens, skatīsimies.
diezgan labi trāpīja. 4. vidū, jā, pirmā bumbiņa mazliet neaizripoja tur, kur gribējās baltā bumbiņa, praktiski ļoti labi palika. Pievīla pirmā zona. Atkal meklēsim atspēlītas zonas kaut kādas. Viņiem varbūt trūkums, ka viņi bišķi neaizsniegsies līdz šim stiprienam. Malas nevar labi jāņem vērīts. Nu, ko te atspēles varianti ir diezgan daudz, tagad praktiski tīri individuāli. Es godīgi sakot, augšējo nedaudz iekšējo laistu. Saki vienkāršāk, kur tu gribi bumbas atstāt. Mēģinātu atstāt balto, kur aiz 9. un pirmo būtu laidis iekšā šeit 5. un 8. Sapratu? Jā, bet tas ir cik labi tagad sanāca. Ir mums gan snukers, gan liela distance. Varbūt mēs varam no garā borta nospēlēt. No īstā mēs noteikti varam nospēlēt. Jā, un bumbas mēs izdarām pat stipru vai pat plānu pat stipru jau drīzāk. To jau arī pat mēģināt iesist. Tagad, tagad... Polcis ir, lai bet skatīs. Nē, tas pirmo. Ko mēs bortās spēlēju, bija iespēja arī iesist. Bija, bet varbūt viņš no tā borta nevarēja nospēlēt, nevarēja jau saprast. Jā, nevarēja saprast, nevis. Jā, tā mēģināt atstāt perfektu pozīciju. Šitā ir īstenībā klasiskā pildu visiem, kad cenšās salāt to spēku. Vairāk koncentrējās uz izēju, jā, nekā uz iešanu lūzā, jo tomēr primārais mums ir iesist. Tas ir tas, kas ir jāizdara pirms jau sitiem, tad ir jāizdomā viss, Taisnība un sitiem laikā mēs domājam tikai kā bumbi ieripināt lūzā. Kas mums palika? Nekas sāks. Ir salīdzinoši viegli atspēle, ir duplētas pozīcijas skatīts. Tas diezgan veiksmīgi. Vai neteikt vairāk, ne? Varbūt, nezinu. Normāls seja var būt, bet nezinu, vai var just to galvu tik labi, lai šitādā distancē maz seja. Nevajag seja, vai vienkārši ar sānu sistēmu. Nē, tomēr redz mazliet vajag izskatīt. Tas tā izskatās, ka tur varētu tādu mierīgo sitienu uz sānas. Viņš pa ceļam jau būtu novies. Būtu novirzījies mazliet jā taisnība. Lieta ir tāda, ka uz tādu vāju sitienu, tad tur izēja nepalikt un drīzāk varēja palikt uz 9. Varēja. Diezgan tehniski nokļūdījāmies, sakā. Jā, tas ir cik mums sēja. Cilvēki droši nezinu, nekas tas tāds ir. Es pat nezinu, kā Latvijas pareizi nosaukt. Apvedošais sitiens apkārt objekta bumbai, kura traucē. Jā, neredz bumbi. Jā, patiešām vēl neredz, vai arī redzi vienu malu un gribās viņu redzēt, teiksim, vairāk. Tad mēs paceļam kiju augšā un sitam baltai bumbiņā, teiksim, pa malu. Palielinām leņķi, mēs paceļam augšā. Jā, jā. Palielinām leņķi. Kijas res no gala paceļam augšā. Puses, kur ir nepieciešams vairāk. Pa to maliņu sitam baltai bumbiņai. To vairāk puses arī tiek. Agās snukers, cik es sapratu, bet šī gadījumā diezgan vieta, protams, spēkus viss izšķirs. Otro bumbies varbūt nav problēmas no viena īsā porta, bet mums vēl izēja gribās strešot. Līdz ar to praktiski labāk būtu par 2 porti. Ļoti labi. Nē, nav izskatījās tā. Bet vajadzēja tāpat balto virzīt arī pa garo portu, tad mums sanāk dabīgā izēja apkārt strešo pareizi spēku izvēli. Nē, es tādu jau varēju izskatījās, ka ieskatījās. Rekord Taņi galīgi nepareizi izvēlās, protams, galīgi nepareizi izvēlās. Nezinu, kāpēc. Pareizi vai nepareizi, pasties, nē, nav labi, okei. Ja kā mums skatās uz lūzu, vai neizskatās? Skaidās, tagad gadījumā var atspēlēties. Sliktākajā gadījumā mums tagad galvenais baltā, bet aiz 8. Nē, tieši iespēlēt. Viņš spēlēs pa lūzu. Redzēm? Jā. Ko es teicu, vajadzēja stiprāk. Spēcīgāks. Vajadzēja stiprāk. Arī tur nebija garantija, tur bija jāpaskatās. Jā, tur varēja trešā un tad stiprāk, viņi arī noslēpās. Kā atspēlītu? Es man likās, ka tur drīzāk bija jāatspēlēt. Es personīgi, no manas pozīcijas izskatījās, ka es būtu uzbrucis. Viss varēja, bet man bija jāskatās, cik daudz var aprēķināt, kā paliks bumba. Redz, tur jau ir tā lieta.
pirmkārt, iesiešanas process, tu spēlē caur bumbu, viņš samazinās, jā. Nu jā, protams. Otrkārt, tev ir jāredz, kas Tev ir būs. šī gadījumā bija jāaprēķina vēl Tev ir 2 bumbas. Lai tev būtu, tieši tā, lai tev būtu normāla tā pozīcija. Un varbūt, tajā gadījumā vajadzēja spēlēt vienkārši. Varbūt, labi, bet Taņa ir atgriezusies atkal pie galda. Un varētu būt priecīgi, ka 3 bumbas bija uz galda un tika tomēr pie sitiena, cik es sapratu, bija pozīcija tāda, ka Valdis nevarēja īsti uzbrukt, izvēlējies atspēlēties. Atspēlēt neizsnāk, protams, cik precīzi, kā viņš gribēja. Stipri nedaudz, bet principā labi. Principā labi, mums vēl tā bumba skriest nost no sestās, ja es sarežģīti izējuši sestā, varētu teikt, ar apakšī nospēlēt uzlaist virsū, jā. Paskatīsimies, kas sanāks. Katrā gadījumā viegli nav tas patreiz. Nē, Nebija man gluži saprotams, laikam jau uzbruka, tomēr vienkārši nesanāca. Bet palika atkal veiksmīgi. Vēl tu uzbruka un netrāpīja, jeb atspēlējies? Nevarēja saprast no valsts. Tad trenējies. Viņš gribēja, jā, tur nebija īsti. Traucēja tā 7. bumba. Sitienam, lai iesist. Duplikāt droši vien garajā. Jā, tagad Valdam ir vienkāršāk, salīdzinoši vienkārši jāizsit 3. bumba. Protams, distancija, sitiens no lūdzes mums to pozīciju neatvieglo, jā, bet, vismaz ar Balto nekas neatvieglo. Tīri sitiens uz tehniku. Pa plānu. Pa plānu bija pareizāk nekā pa biezu. Vienkārši nostājās pareizi līnijā. Ļoti iespējams. Bet labāk bija pa plānu nekā pa biezu. Tā tas beigās sanāk. Ko Taņa var iesis, bet kā uz 6. paliks? Šitie ir bīstami sitieni. Ir viens galvā. Es izvēlos labāk tādus atspēlēties bieži vien, tāpēc, ka pat nevar paļauties uz Nu jā. Tas var nospēlēt jauni. Pagaidām diezgan labi. Rizai varbūt problēmas. Jā, bet bīstams. Kāpēc? Varam pārripināt uz 8. izēju. Gan pārripinājām izēju, gan netrāpījām duplēt. Būtu vēl viens duplets. Tas ir cits jautājums. Tā Taņai instruments tiek sagatavots, tūlīt. Mums te ir Q doktors vai Q healers? Healers. Q healers ir gatavs pie katra gala pieiet jums sagatavot. Viņš labāk neko sagatavot kīju pirms izstīna. Tas ir kā golfā. Kā golfā sauc to, kas rungas nāsā apkārt nūjas? Nezinu. Es arī nezinu. Es zinu, bet neatceros. Kedijs, man liekas, tāds. Nebija tāds kedijs vai kā viņi sauc? Ēdijs. Būs ēdijs. Kedijs. Būs ēdijs. Būs ēdijs. Angliski. Latviski ēdijs. Ķēde, короче, Ēdijs. Tā, oj. Redzējām, jā, bija bīstami taisnība. Stipri nevarēja, lektu ārā. Vāji uzsitot, bija ļoti iespējams, ka paliks kaut kas nepārāk pozitīvs priekš vādu. Ko visdrīzāk Taņa, protams, iesitīs. Jā, pārliecinoši 4-2. Nē, redzam, ka Taņa nemaz tik viegli nedomā padoties, tomēr pietiekami koncentrēti spēlē. Gaida savas iespējas, tas, ka taisās vinēt, tas ir skaidrs. Pirms spēles pavēlēja. Es teiktu tā, izpildījuma ziņā. Izpildījuma var kopti, bet pozicionālajā ir problēmas. Izdomāt visu. Nekas, viņa Taņa jau spēlē tikai vēl 10 gadus, kad mums spēlējas jau 20. Taņa, cik Taņa spēlē? Viena gada viņa teica, viņa man palaboja. Es pat 10 reizē nokļūdījos. Pusotrs jau ir. Gandrīz pusotrs. Labi. Bet pirmā pusgadu viņa tikai domāja, vai spēlēs vai nespēlēs, bet gadu tagad jau ir nopietni izgājusi, teiksim, caur daudz starpstātiem treneriem. Citi spēlē 10 gadus. Jā, protams.
Tā, nu, ko mēs redzam izstienā baltā bumbiņa, jā. Nu, pozitīvi, nu, kaut kas mums sagādā problēmas. No 4. uz 5. es redzu. Tātad tā, mēs pirmo iestam vienkārši labajā stūrī. Patreiz, kad tā ir noliktā, tad sanāk, mēs balto pavilksim atpakaļ uz kreiso garo. Vēl ir nerčiski, ja tā arī noteikti nebija domāta. Risinājums tagad otro bumbu mēģināt duplatā vidu. Izēja būs slidena, varbūt atspēlēsies. Tomēr ne, viņi mēģināja. Tādā video es biju iedomājis, ka dupleti. Tas, nu, ko mēs varat redzēt, otrā bumbiņa īsti, laikam, šķiet garām 7. Varbūt ietver, nu, tur ir diezgan tā. Atspēlēties, jā, otro bumbu vidu. Vidu laikam nevaram pārāk atslēģēt. Linda arī esot vadību. 3-2 uz otrā galdā. Siguldas pārstāve Lindiņa mums ir vadībā 3-2 izkārtījusies, esot no 0-2. Nu, skatīsimies, varbūt beigās gads uz pieredzīt mēģinās paņemt. Nē, nu man jau prieks, ka, teiksim, Siguldas pārstāve vairāk pievēršās arī pūl 9, 8 skaitu ripīgi. Tas viņiem tomēr nākotnē daudz uzbruks. Tā, redzam, Taņa bija nolēmusi uzbrukt. Laikam izskatās neveiksmīgi, neredz patreiz balto bumbiņu. Jā, otrā bumbiņa varbūt mums problēmas nesagādā iesist vidu, bet izēja uz trešo mums sagādā problēmas. Šī gadījumā baltā bumbiņa mazliet pa tuvu bortam mēs daudz nevaram balto izdarīt. Aizsērās 7. bumbiņa diezgan veiksmīgi, jā, taisnība. Bet redzam, 7. mums atkal būs aizsērās. Atliek tagad sist tikai kombiņu, bet jākontrolē gan baltā, gan trešā, gan baltā. Valds izvēlējās pareizo risinājumu atspēlēt. Ko kamera aizdomājusies? Nu, noteikti, ka atspēlēt, tad mums jāizdomā tikai kur mums apēst. Jā, ļoti labi, ļoti precīzi atspēlēt. Таня платная диezgan apmierināta, jā. Я понимаю, но я теперь хотел бы. Jā, Valdis arī skatās. Trāpa, bet kas paliks, tas svarīgāk. Palika sitiens uz to lūzu, kur mums 7. bumba izšķērsot ceļu. Bet brīvdienas izvēle. Kombiņš ir kā grūtāks. Vienkārši laikam jāsastam ar iekšā, jāskatās ar izvēju uz piektu. Uz ceturtus vai stopļotus. Tā kā leņķīts ir diezgan pareizs. Man liekas, jūs beigt dzird. Lai dzird. Ir augšana. Mēs būtu ar apakšanu spēlēt. Nu, ko, ieskam Baltā arī nekur nodevīgi neaizripot tāda Valdimē. Lāps sitiens 5. bumba automātiski aizēja uz 6. Pareizi spēku izvēlt. Jā, vienkārši kā Valdis sit Baltā bumbiņā pa vidu, bez mazliet no 2 portņiem. Netrāpīja. Redzam, Valdis atvainojās, līdz ar to Taņai arī nekas sāls nepalika. Nē, nu pat grūti teikt. Varētu paņemt žāmpakī, nekas sarežģīts nebūs. Mēģinām mazs sejas sitienu. Skatāmies. Taņa šajā gadījumā mazs sejas sitienu mēģināja iesist. Varbūt bija vienkāršāk uzsist no bortiņa īsā un atspēlēt, teicu. Bet nu labi. Patreiz mums mazliet varētu būt problēmas no 6. uz 7. Tomēr 7, 8 diezgan tuvu blakām, kas mums vienu otrai mazliet traucē. Līdz ar to mums vajadzēja salīdzinoši precīzi izēt uz 6. Tā Valdis tagad ar maziņu iekšējo, jā, bet iekšējais beidzās, neaizripoja tur, ko vajag. Galīgi. Skatāmies, ka Valdis atstāja sev snukeri. Nav problēmas, kā trāpīt pa 7. no bortiņa garā, bet kas paliks, grūti spriest. 7. bumba var kanonā trāpīt pa 8, un tad mēs galīgi nevaram aprēķināt, kas paliks.
īsti pat neredzēju, bija legāls, nebija legāls, no malas nevarēju pateikt. Izskatās, ka spēlētāji vienojās, ka sitiens bija legāls, ļoti iespējams. Taņa. Jā, laikam tomēr uzbrukt tā izskatās. Atstāja kaut galdu tīru sitienu uz tehniku. Jā, mazliet, bet jā. Vienā ziņā valdiem paveicās Baltāk pie porta. Viņi daudz ko nevarēs izdarīt, bet es domāju, viņi vienkārši iesteiz 7. un 8. bumbēņos stālo galu. Nē, bija leņķis lielāks nekā es biju iedomājis, varēja no porta balta izapināt atpakaļ. Izēja salīdzināt precīzi, varbūt Taņam varēja vēlēties, lai Baltā paripo mazliet vairāk atpakaļ, lai nebūtu jāizmanto papildu ierīci. Es domāju, Taņam problēmas nesagādās. Atkal leņķis ļoti viņu ir apakšiņu, pat nospēlēja Locēju izbūt laids vienkārši no 2 bortiem, bet tas, kuram ērtāk. Borči šī gadījumā mums daudz netraucēja, mums mazliet teiksim, no leņķa, mēs pietiekami labi pīlinguram. Bet redz, ka tomēr var būt bailes no uzvaras. Un līdz uzvarai vēl mazliet jāpacieš. Bet labi, arī, teiksim, no otras puses apskoties, protams, ka nevar gaidīt, ka visas 9. sitīsim visu laiku iekšā. Valdes arī varbūt vēlējās, lai būtu vieglāk, bet tomēr viņš noteikti ir apmierināts, ka viņam ir sitiens. Nolēma atspēlēties ilcīgi. Vajadzēja uzbrukt vēl. Es saku, labi, tas ir tīri individuāli. Nejūtās pārliecības varēja redzēt. Ko Taņai atspēlēties, tad tādas problēmas te varētu nevajadzētu sagaidāt. Var abas bumbiņas izbīdīt uz īsajiem bortiem, bet var arī mēģināt, teiksim, dupletu tā, lai labajā stūrī. Labajā galā, es domāju. Oj, pa stipru. Un tagad tā paveiksies, nepaveiksies. Vajadzās salīdzinoši labas sitīt, noteikti dupletu reizē apakšējā stūrī. Kaut vai dupleti netrāp pareizi spēku izvēle, Baltā mums ripoja šo galu, 9. paliek īsām borta vidū. Nē, kad izvēlējās uzreiz atspēlēt. Nu, labi. Ko tā nākal? Domā, ka es nevaru procentāli izdevīgāk atspēlēties uzbrukt, jā. Skatīsim. Personīgi es šodien pozīcijā noteikti uzbrukt, jā. Jā, redzam, ka tomēr veiksmi joprojām nepamet. Kas tagad valdam? Vēl grūtāk nekā iepriekšējais sitienu prakses varētu teikt. Labi atspēlēties nevienmēr var, bet gribās jau arī pārdēt iepriekš. Lūdzu? Kāpēc nekomentēju? Es komentēju, tu man nedzirdi. Es laikam pārāk klubs komentēju. Mikrofons. Man nevajag, nu nā, viņš traucējas. Nevar minerālus vēl padzerties viņš man pie mums. Kas tur bija? Iekrīt 9. Valda sitiens. Nu labi. Tas tā. Tātad mums jau rezultāts ir 3-4. Tas ir basketbolā. To mēs redzam, tas ir no Daugavpils. Mums te viena pārstāvja meita spēlē, viņš citīgi, teiksim, jaunatnes sieviešu līgā. Kurā komandā? Daugavpils. Daugavpils. Un viņa, mēs redzam, ir guvusi 3 punktus. Viņa ir vienu tālmetienu iemetusi. Vai 3 sots? Jeb 2+1. Es jau skatījos te. 2 punkti. 1 rebounds un 2 asisti. Viņa saspēles vadītāja, kurā pozīcijā viņa spēlē? 1. 2. Nu jā, bet 1. vai 2. Saspēles vadītāja. Nu jā. Vienkārši redzam, Loko ir 5 asisti. Bet apskaties, kāda līdera te ir asies Baltāts ar 26 pointu. Absolūtā līdera. У нее ассистент все атаки начинает. Когда выводит подачу, она не дает шанс. Понял.
Tā labi atgriežamies spēlē. Valdis ir uzdevuma augstumot. Jā. Valdis saka, nav ko, tas ir devītnieks. Valdis jau 3. partiju. Devītnieks. Priekšlaicīgi vai nelaicīgi? 4. Mūs gaida intriga. Galvenais, ka Taņa visu uzvarēs smaida, un tagad viņa pēc tā turnīra, viņa līdz nākamam turnīram visu laiku trenēsies kombiņus. Nē, viņa saka, ka nē. Taņas pozīcijā pasliktinājies tikai tas, ka jāspēlē līdz 3 uzvarām. Jā, bet Taņai jau sen vajadzēja tikai 3 uzvaras. Līdz 3 uzvarām? Nekas jau? No, līdz 3 uzvarām. Kas jau slikts nav noticis? Tagad tu sagatavo sevi savādākā ziņā, jauns mačs, līdz 3 uzvarām. Tā, nu redzam, Valdi izstiens. Līdz šim, cik novēroju šādiem spēlētājiem izstiens, nevisai iet, skatīsimies. Paldies, piramīdu trāpē. Tā īsti tās bumbas neiet uz lūzes pusi. Tā izskatās, ka pirmā bumba ir citām pat. Nē, bet Taņa jau nevar atkal aizsniegt normāli. No labi. Vienīgā problēma, ka baltā bumba ies virsū 9, bet viņi ies tik plāni, ka dabīgais leņķis mums tāpat skries virsū uz otrās. Tas pareizs spēka izvēle, viss. Leņķīts ir pareizs. Nu, nohaltūrēja, Taņa, nohaltūrēja. Tev jāmāk, tu esi augumā salīdzinoši mazaņi, tu viena no tām, kas visbiežāk ņem papildu ierīces. Tu vienkārši drausmīgi atkal sasteidz sitienu. Tā jāķipā, tie visi warm-up stroki bija haltūri. Jā, redzam, Valdis atkal pārripināja. Izdomāja atspēlēt. Baldi, kāpēc 9. neiekrita? Jā, bet tas tāds joks mazliet. Salīdzinoši labi ir atspēlēja. Jā, Taņa izvēle pareizi no īsā borta. Pareizi ātrumu izvēle otro. Viņa, protams, trāpīs tikai ātrums. Pa plānu trāpīja, pa plānu. Kur baltā bumba nodevīgi iekrīt viduslūzā. Nu, kas Valdim? Valdim tagad ir jāizdomā. Nu, nav tā vieglākā situācija, teiksim, visas bumbas atrodās, ne visas, bet lielākā daļa bumbas atrodās vienā malā. Mazliet varbūt tas sarežģīja mums to pozicionālo spēli, bet ir otrs puses, ka galda vidus mums ir tukšs. Un devītniekā, kā mēs zinām, tomēr pamatā visas izējas baltai bumbiņai tiek veidotas uz galda vidu. Varbūt vēlējās mazliet savādāk leņķi uz 3. bumbu. Tā es domāju vēlējām. Skatīsimies. Jā, pareizi izvēle bija. Noteikti bija jāuzstas to stūri, bet redzam, atkal ātrumu izvēle pieviena. Protams, viņš vēlējās balto bumbu vairāk galda vidū. Un ko atspēle, vai? Nē, varēja. Ui, pa plānu vēl, skatīt. Nāc vēl sanāca, jā, bet, protams, ka pa plānu Valdis noteikti nedomāja, ka trāpīs. Nu jā, nu Taņai, nezinu, vai pat taisno var vai nevar. No garā borta arī mazliet mums izskatās gan vidējā lūza, gan 8. bumba traucē. No kreisā garā borta arī mums drīzāk jau būs jāstāv labāk, kā tik nebūs baltā jādod kāds riņķiks. Līdz ar to mums jājūt ir galda sagums labi. Viss, kas domā? Jā, pat precīzi. Vajadzēja tomēr vairāk pamalīt, bet, protams, pa tādu gabalu un uz sagumiem varbūt tā vienmēr jūti, kā vēlēs. Nu, nevarēja to tā aprēķināt. Mazliet veiksmītai vajadzēja būt. Un ko, Valdim ir atkal baltā no rokas un pa 2 bumbām mazāk. 5 bumbas uz galvu.
Tā valdes skatāmies, balto bumbu ir pavilks vienkārši atklāt. Puiši, met trāpīja, met pavilka. Notika galīgi ne tas, ko valdes, protams, bija iedomājis, nu, bet salīdzinoši veiksmīgi. Taņā ir salīdzinoši ļoti taisnīgs sitiens, un ar balto mēs maz ko varam izdarīt. Mums un baltā jāvalk ātrāk, bet, protams, mēs nevaram stipri jālūk Luzānu. Nu jā, šitas sitiens mums, ja būtu trāpījis Luzānu, neko nedod. Labi, ka varbūt pat netrāpījuši vienīgi gadījumā. Aldrim salīdzinoši labs sitiens uz galu. Balto bumbiņu tikai jāpiedomā. Jā, bija jāstiprāk, lai baltiņu nedaripo ārā, bet aizķēra 7. līdz ar to neizripoja. Kā redzam, 5. bumbiņa nodevīgi pieripoja pie labās stūra lūzes. Ko Taņai vienkārši aizlūzē pozitīvi, jā, ļoti pastipri. It kā viss bija ļoti pareizi, vienkārši pastipri. Arī pa plānu, varbūt trāpjām objektu bumbu, tā vismaz izskatījās, jo 5. bumba tā negribīgi mazliet iekrīt. Duplets, nu, ja šitā paliek, varbūt izvēle bija pareizi, bet nebija teiks, ka tā paliks. Varbūt tā kā bija sasteigts, vajadzēja pāanalizēt apiet apkārt Galdam apskatīties. Un tā viņa piegāja uzreiz tā uzsita, kas būtu, bet mazāk. Nezinu, Melns arī īpaši droši nenospēlēja varbūt. Jā, pa plānu trāpījām, pa plānu. Taņi noteikti gribēja stūrī iesist, bet neizdevās šajā gadījumā. Nu, nekas sauc arī Valdimā. Kaut vai mēs varam iesist, nav dabīgā izai gluži uz 7. Valdis vienkārši uzsita. Nu, bet veiksmīgi. Taņai pat vēl grūtāk nekā Valdim varbūt paliek. Kā baltā ir pilnīgi pie borta klāt un 6. skatās kaut kur. Ko to? Ko to? Tāpēc, ka visiem viss apmierināts. Neapmierināts, ka tur progresu Kur tev nav palikā? Klubā? Neapmierināts tas, ka ārzemnieks nelaik paspēlē. Nu, sapratu. Labi, davai, čakā. Davai, paldies. Andrej, bet ja manā kīna kaut kāds problēmas vēlāk, es tā varēšu uzvanīt, lai tu atbrauc. Labi. Sarunājam. Davai. Čau. Tā, nu ko Taņa ir izdomājis, skatiniet. Kombinācijas tā, bet viņa bija paši sarežģīta, lai sīst. Jā, nu, it kā izvēle bija pareiza. Bet, nu, kā mums ar to izēja, ja mēs kaut vai trāpīju? Tad palika ļoti sarežģīts sitiens 8. Nu, ko Valdim it kā vidū teorētiski vieglāk, bet pareizākos izgalā. Jā, bet, nu, redzam, ka duplets ļoti labi. Nu jā, nu, protams, ka negribēja duplet, tas bija redzams pēc sitiena. Galvenais pareizs spēku izvēle, kā teica leģendārais spēlētājs Kozlovs Oļiks, jā. Ja pietiekami spēcīgi uzsit, visi bumbas vienmēr kaut kur krīt. Nezinu, atkal Valdis mazliet nokļūdījās izē, varbūt pa daudz pārripināt balto, bet, nu, domāju, 9. bumbu problēmas nesagādāt. Jā, tā arī ir. Tas ar balto vienīgais būs. Nu, ir pa stipri. Nu jā, rekord, teiksim, viena veiksme, kas bija Valdim, varbūt pirms tam atnāca atpakaļ Taņiem. No tā, kā es teicu, viss jau izlīdzinās. Jā, redzam, abi spēlētāji nospēlē arī pēc noteikumiem, kā pienākās, jo teorētiski iekrīt 9. baltā mačs jau nebeidzās. Jā. Ir jānoliek 9. uz punkta, baltā no rokas un sitam iekšā. Ir mazliet savādāk, teiksim, pula 8 noteikumos, jo tu iesīt 8. balto, tā mačs automātiski beidzās. Tā, mums ir pienāks Jānis. Jānis paliks 5 minūtītēm, es iziešu.
Mozilla пошла. Через Mozilla пошла. Kur tad ūmens? Aizgāju gatavoties. Kāds rezultāts mums ir? 5-4. Psiholoģiskas grūtības. Valdes iest diezgan sarežģīti 9, bet ieripināt Maltu. Kā tie frame tam līdzvērtīgi cīņa, pēc rezultāts tad tikko pienāc tā. Kādā ziņā? Nu, abi cīnās. Ierādāja jau tā, nu, neskatoties uz to, kurš ir meistarīgāks vai labāks spēlētājs. Lielākā nozīmība ir psiholoģiska. Vienreiz, otroreiz nesanāk, ies vēl kaut kas viņam iekrīt tur kaut kādā, paļaut sevišķi devītniekā. Tas uzreiz kardināli var mainīt visu. Galvenais ir pacerēties pamatlietas, mēģināt, teiksim, nedomāt par tām neveiksmēm, domāt uz priekšu, koncentrēties uz priekšu. Tagad, piemēram, mēs skatām, vai tur, teiksim, kaut ko būtu izdomājusi, ja viņa aptuveni kaut kā paņemusi, bet... Tev ir informācija, kurš ir... Tādos gadījumos, kad tas uztraucies, vienkārši visu solīt pa solītam, kaut ko tehniski mājas, ko tu mācies izpildīt. Un tādā veidā mēģināt tā pārēt. Ko tu gribēji jautāt? Nē, vai tev ir informācija, kuram šis tituls ir jāizstāv? Tu jau vari iet. Es nevaru. Nevar? Es nevaru. Viņi pakārsies visu māslās. Vienmēr sakot, tie, kas grib noskatot, kas ir, tad viņi ieiet LRBF mājaslapā un tur kaut ko sameklē, vai ne? Nu jā, tur par turnīri, reitingi, tur jau var pastīties, kurš vinnējis pagājušo gadu. Man grūti pateikt. Vai Pēters vai Ļoka vai kaut kas tāds. Pie tēm var teikt rezultātu. Es to viņas Tur, blokā. Tas nebija Pēters. Tas nebija Pēters. Pieticīgi, ne? Jā, es pat atceros, ko tu finālā vinnēji. Tevi? Jā, nu. Mēs uzstādījām rekordu. 49 cilvēki piedalījās. Astotniekā? Nu, un arī rekordu, cik mums beidzās. Pagad, tas bija tas, kad jūs beidzāt kaut kādiem 6 no rīta? Jā. Tas bija tās 7-5 zaudēt. Bet nē, nu, bija patīkami. Pēdējais bija patīkami. Nē, forši nospēlē. Valdim jau atgādināsim ir viena. Tādi personiski iemesli, pēc vēl lielāks prieks par to, ka arī viņš vinnēja. Nu, viņam arī būtu prieks, ka viņš vinnēja. Tā kā mēs tā labi draugi. Daudz atbrīvojās. Great success. Ceturtais zelts Ivo Ulmanis, Sandis Ziliņš.
priekšnosacījumi, lai... Video pirms tam vajadzēja. Tā teikt, bet ko nevar paredzēt? Nu, protams. Dara savu. Aņa? Viņa pār. Kam jāsaka? Gadījumā zaudēs šito partiju paņem pārtraukumu. Tev jau pirms tam vajadzēja paņemt citu. Es pametīšu, jo man jāat spēlēt. Šis bija mans iepas. Man vienmēr bija pilnāk. Vienmēr filmāk, tas pat izdzēma. Labi. Tik liemā. Tagad vēlēs pakomentēt. Es paklausītās. Ivo komentēja? Nu, nē, es jau kaut ko tu pasaku šeit. Pastāstu kādu pasaku. Varbūt tu gribi mikrofonā sveiciens? Es zinu, vajag jocīgi kaut ko komentēt. Tu ir dzīvā? Nē, viņš tāpēc, ka viņš vienkārši pasaka visu un vairs tev nav ko teikt. Saproti, tagad mēs jau varam visu kaut kādas šitē problēmas, skaties, ko cilvēks. No ārprāts, kā šitā. Vispār ir tāds nerakstīts līgums, parasti pasaka tādu garām 9. Tad zaudēt partiju. Procentāli tā ir vienkārši, katrā ziņā. Bet, tie ir atļautas spēles noteikumi, kāpēc tad? Nē, protams. Atkal vienkārši, ja tu to izmanto, tad vajag izniekšā. Kāpēc tas varbūt tā ir? Varbūt tas ir uzņemies tāds es to garām, nedaudz, ja viņš ir tāds vienkārši vai kā, viņi nekad nav vienkārši, bet vēl psiholoģiski var sajūst. Galvenais nesteidzies. Ko? Jālasa. Tas skaidrs. Kā, problēma. Tā kā sacīja, kā jālasa, vai ne?
Trešā, ceturtā, 5, 6, 7. Nu, jā, viss ir tāds, izskatās vienkārši, bet nevar aizmirst arī to, ka tur 4-0, jā, tas ir 5-5, uztraukums un vēl kaut kas, jā. Tas, ka tur iesatīs 3-4 summiņas, tas nav šaubu. Tas pat nebūtu būtiskāks. Šī ir tāda, ka tā uztraukuma. Ja, teiksim, būtu kāds 4-0 vai 5, brīvāk varētu spēlēt. Protams, sasist. Ļoti kvalitīvi mēs viņu spēlējam, trenējāmies. Vienreiz nokļūdies, jā. Nē, nu, bija jau tāds labs līmenīts, es sasniedz, bet 8. gadā. Te ir tas, kad noturēts. Oi. Tas, kad it kā viss ir vienkārši, bet svarīgi partija. 3-4 rūmiņas iestīs jau. Nedaudz kaut kur stiprāk uz. Es to nedrīkst darīt. Viņai pašai tas jāzina. Viņai pašai tas jāzina. Nu, sākās pastāst cilvēks. Bet, nu, atkal tā jau ir viena maziņiem kļūdas. Es nezinu, kas tos mērķē līdz šajiem, jo paliek šī atgādājums, jā. Nu, tieši nostājies gandrīz vai līdz pašām. Tas sanāk tā, ka tu nostājies tā kā pozicionāli pareizi jau uz šito gabalu, un tad, kad tev būs te, jau tev būs apmēns glābšana. Attiecīgi, nu šitas ir svarīgs sitiens. Es vienkārši ar augšējo jāripina. Iesies un labais garēdvārds? Viņš sanāks tā, ka šitā visā borti viņi laiot melnos vidu. Jā. Tas bija tā, tas sitiens bija, ieteikums, ja viņš bija galvenais jāiesit, ja mēģināt kaut kāds mega izvērst. Es vienkārši palaidīšu nākamo spēli. Nu, veiksmīgi. Nekas, tas ir vienalga. Tas jau vairāk sitieni, tas jau vienalga. Viņam jābūt, 3 kļudam jābūt pēc kārtas. Bija jau viņš samainījās? Protams. Izgājusies pozīcija tāda pat, kad aizgāja. Tas jau būtu bišķiņ pat rāku, ja būtu ievilcis šitādu vidū tādu līdzi. Tā kā nekad nebūtu spēlējis. Apēc īsti, paldies. Iepriekšējo valdi sāk. Jā, nu tagad šo te pirms tam sāk.
Brauc uz laiku, Latvijas čemps +9. Tu vari tikt kādā tagad, kamēr uzdirs. Paspēj taisnīt, ka viņš to 30 sekundēs. Vai paspēt piesīt pateikt, tas, ka tu dzirdēs nāvā taisnīt.
Pats galvenais, lai ir izstiet. Varējais ir. Es jau ieraudzīju, man jau viss jau 6, jā. Tas spēlējās, un ļoti normāli, viens pret otru. Trešo backwheel, atkalts atpakaļ, 9. iet.
Trešais viss ir cik 4-5 mums uz galvenā izpētes. Jā, tas liec. Mačs un setbols, jā? Jā, tiekšā. Nu, jā. Вестер? Контра? Я видел, какую Валду с девятками забил. Greicīgs es. Nu, cik to var stāstīt? Nu, tādu melno uz ripinošo sitienu, nevis uz stopu. Es sirdstrieku gan arī Apsveic, labāk. Es apsveicu, nu, bet pagaidi. Nu, Pēc tam izies ārā un pārāk daudz labu teikt nedrīkst. Es jau mēģināju spēles laikā atbalstīt un tur un atzīmēt un tā, jā, bet ja ir kļūda, tad viņi ir. Nedrīkst teikt par vārdu. Paga, jūs esat apetītē? Jā. Tas tā kā dāva, kā Ziemassvētku.
skolnieks spēlēs. Kas spēlē? Vēl viens komentēs. Tu spēlē, ne? Es nezinu, nē, es nespēlēju. Rolā, ar ko tu spēlē? Nē, man ir jāgaida, man tur ir...